Finanšu pratība ir ļoti būtiska, jo tā ietekmē ne tikai mūsu individuālo, bet arī uzņēmumu un sabiedrības kopējo labklājību. No uzņēmuma viedokļa finanšu pratība palīdz pieņemt gudrus un pārdomātus lēmumus. Lai uzņēmums veiksmīgi attīstītos, tam ir jāspēj izvērtēt, cik ieguldījums tas konkrētajā brīdī var atļauties, kāda ir šo investīciju atdeve un kādi ir piemērotākie investīciju avoti. Latvijā novērojam, ka uzņēmumi bieži vien aprobežojas ar tradicionāliem finansējuma avotiem, kas ir bankas kredīts un pašu līdzekļi. Un tam par iemeslu bieži vien tieši ir zināšanu trūkums par alternatīvajām finansējuma iespējām, tostarp kapitāla tirgus instrumentiem. Tādējādi finanšu pratības trūkums ierobežo uzņēmumu izaugsmes potenciālu, un tas ietekmē arī kapitāla tirgus kopējo attīstību. Kapitāla tirgū nonāk mazāk uzņēmumu un tādējādi tas attīstās lēnāk. Akciju tirgū joprojām trūkst pietiekami daudz pozitīvu piemēru, kas iedrošinātu citus uzņēmumus iet šo ceļu. Latvijā ir salīdzinoši maz aktīvu investoru, īpaši, ja salīdzinām sevi ar kaimiņu valstīm vai Skandināvijas valstīm. Tajā pat laikā novērojam pozitīvas tendences, investoru interesi par ieguldījumiem pieaug un ir ļoti liels brīvo līdzekļu apjoms, kas var potenciāli tikt ieguldīts. Redzam, ka kapitāla tirgum ir liels izaugsmes potenciāls. Citu valstu pieredze parāda, ka lielu kvalitatīvu uzņēmumu ienākšana biržā var kalpot kā labs katalizators, kas veicina būtisku investoru iesaistes un aktivitātes pieaugumu.